Vēl tikai nedaudz jāpaciešas un saslimušo bērnu vecāku mokošās naktis slimnīcu gaiteņos vismaz daļai kļūs par pagātni. Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcai tuvojas 110. gada diena. Te par godu slimnīcas sakopšanā varēja piedalīties ik viens iedzīvotājs, stāsta Kristīna Žilde. Zīmētāji izrotā sētu, grābējiem uzticēts sakopt apkārtni, bet dārznieku komanda ķērusies pie apstādījumiem. Ik katram ir, kur roku pielikt bērnu slimnīcas pagalma sakopšanā. Pēc 2 gadus ilgušas labdarības akcijas saziedotie līdzekļi ir pietiekami, lai rekonstruētu vecāku māju. Un šī kapsula nonāks kā liecība nākamajām paaudzēm. Beidzot, vecāku cerības īstenojas. Veco teju uz sabrukšanas robežas bijušo koka ēku sagaida milzu pārvērtības. Jau februārī svaigi izromantētās telpas uzņems 25 māmiņas ar bērniem. Kur cilvēks grib atrasties vēl vairāk nekā savās mājās? Blakus savam bērnam, ja tas nokļuvis nelaimē vai sasirdzis. Tiem, kas mēs gaustīties, ka mums priekšā stāv grūti laiki, gribam atgādināt, ka atrašanās slimnīcā kopā ar savu bērnu varēja arī nozīmēt gulēšanu slimnīcas koridorā vai palātā uz krēsla. Bet pēc 4 mēnešiem tā vairs nebūs. Lai arī saulaino dienu ziedotāju saraksts ir bezgala garš un 2 gadu laikā saziedoti 340 000 latu, pilnīgai vecāku mājas pabeigšanai vēl pietrūkst pavisam nedaudz. Akcija Lielie aicina projektu atbalstīt ne tikai ar naudu, bet arī dzen ar slimnīcai noderīgām mantām. Tie ir, pieņemsim, aizspriedumi par to, ka naudu, kad ziedos naudu un pēc tam nevar zināt, kā tas tur ir, tad var nopirkt to naudiņu pārnemo galdiņu bērnam un atnest to, un es pēc tam labprāt jūs atvedīšu un parādīšu, kurā nodaļā šis galdiņš stāv un kāds bērniem no tā ir prieks un labums. Priecīgo notikumu pavadīja neparasti liela rosība slimnīcas pagalmā. Uz rudens talku dalību pieteikuši bija vairāk nekā 150 cilvēki. Ar daudzo roku palīdzību dzeltenās lapas ātri vien sagūla kaudzēs, drūmais betona mūris ieguva svaigu krāsojumu un puķu dobas pildījās ar jauniem stādiem. Taču visus darbus šodien pabeigt neizdevās. Sienas apgleznošanai būs nepieciešama vēl viena talka, taču par labu gala rezultātu mākslinieki ir pārliecināti. Kristīna Žilde, Andris Pavlovskis, TV3 ziņas.